Aiz akūtas pārtrenēšanās, kas ir tūlītēji, pārslodze ir nākamā pārtrenēšanās stadija, kas var būt gan funkcionāla, gan nefunkcionāla. Šajā stadijā tu patiesībā vēl nemaz neesi pārtrenējies. Tu esi tikai īslaicīgi pārsniedzis savas atjaunošanās spējas, kā rezultātā to veiktspēja nokritusies zem normas. Ja iepriekšējā treniņā tu varēji pacelt 50 kg 10 reizes, bet šajā treniņā tu vari pacelt tos pašus 50 kg tikai 7 reizes, tad ir ļoti liela iespēja, ka tu sasniedzi pārslodzi. Taču paturprātā to, ka to veiktspēja ir galvenais pārslodzes indikators. Tu vari esi noguris, stīvs un piekusis, bet ja to veiktspēja nav nokritusies zem normas, tu neesi sasniedzis pārslodzi. Tu esi vienkārši uzkrājis ļoti daudz nogurumu. Lai šo ilustrētu, iztēlojies, ka tavs ķermenis ir mašīna, kas ir kļuvusi ļoti netīra. Vai tu šo mašīnu vedīsi pie mehāniķa un teiksi, ka tā nestrādā? Nē, jo mašīnas virsbūves stāvoklis neietekmē tās funkcionālas stāvokli, un tāpat ir ar tavu ķermeni. Kamēr to veiktspēja nav nokritusies zem normas, tu vari droši turpināt trenēties, ja arī tu jūties noguris. Šos uzsver tāpēc, ka ir cilvēki, kas uzskata, ka tie nejūtas kā pilnīgi svaigi gurķīši, tie ir pārtrenējušies, kas bieži vien nav patiesība. Ja tu regulāri trenējies, tas ir tikai normāli, ka tu katru dienu nejūtīsies uz visiem 100%. Ja īpaši tu jau vairākas nedēļas trenējies bez pauzēm. Pārslodze iestājas tikai un vienīgi tad, kad to veiktspēja sāk kristies, un pārtrenēšanās iestājas tikai vairākas nedēļas pēc tam. Protams, izņemot akūtu pārtrenēšanos. Ok, bet kā es jau zināju, ka man veiktspēja sāk kristies? Ja tu uzdod šādu jautājumu, tad tu neesi pietiekami liels treniņu nūģis, lai vispār skatītos manas video, tāpēc es brīnos, kā tu tik tālu vispār esi nonācis. Labi, joks pie malas. Tu vari zināt, ka to veiktspēja sāk kristies, sekojot līdz savam treniņu sniegumam. Jā, šis nozīmē to, ka tev katrā treniņā ir jāpieraksta, kādus vingrinājumus tu dari, cik lielu svaru tu izmanto, cik piegājienus tu dari un cik atkārtojumus izpildi katrā piegājienā. Ja tu neesi gatavs pat šo izdarīt un vēlies trenēties tikai uz čuju, tad es tev ieteiktu arī mašīnā noņemt spidometru, jo tev taču patīk darīt visu uz čuju. Šis, protams, arī bija joks, bet trenēšanās nesakojot līdz savam sniegumam ir kā braukšana nesakojot līdz savam ātrumam, kas labākajā gadījumā var beigties ar sodu, bet sliktākajā gadījumā ar avāriju. Taču, lai konstatētu pārslodzi, ar vienu sliktu treniņu nepietiek. Kāpēc? Slikts miegs vai citi faktori arī var pazemināt to veiktspēju, bet ja vairākos treniņos pēc kārtas to veiktspēju nokritusies zem normas, tad tu vari būt diezgan pārliecināts, ka tu sasniedzis pārslodzi. Aiz funkcionālās un nefunkcionālās pārslodze iedalās vēl divās kategorijās - lokālā un sistēmiskā pārslodzē. Lokāla pārslodze attiecas tikai vienu muskuli vai muskuļu grupu. Ja tev krūšu sniegums ir pasliktinājies, bet citas muskuļu grupas joprojām ir tikpat spēcīgas, tad pārslogots ir tikai tavs krūtis. Šajā gadījumā tu vari samazināt treniņu slodzi savām krūtīm, turpināt trenēt citas muskuļu grupas, jo pārslodze ir tikai lokāla. Savukārt sistēmiska pārslodze attiecas uz visu ķermeni. Ja gan tavu krūšu, gan muguras, gan kājas sniegums ir pasliktinājies, tad tu vari būt droši, ka pārslodze ir sistēmiska un tev ir jāsamazina treniņu slodzi visam ķermenim. Ja tev parasti patīk trenēties, tad gan ideāls sistēmisks pārslodzes indikators ir pazemināt vēlmi trenēties. Man, piemēram, trenēšanās ir patīkamākā dienas daļa, un ja man rodas vēlme izlaist treniņu, tad man ir skaidrs, ka es tuvojos pārslodzei. Papildus indikatori ir pastāvīgs nogurums, apetītes zudums un miega traucējumi. Ja šie nāk kopā ar treniņu sniegumu pasliktināšanos vairākos treniņos pēc kārtas, tad varbūt pārliecināts, ka tu sasniedz sistēmisku pārslodzi. Ok, tātad tagad tu zini, kā konstatēt pārslodzi. Bet kas nosaka to, vai tā ir funkcionāla vai nefunkcionāla? Šo nosaka tikai un vienīgi tas, cik ilgi tu turpini trenēties pēc pārslodzes konstatēšanas. Ja tu turpini trenēties neilgāk par nedēļu, tad tā ir funkcionāla pārslodze. Bet ja tu turpini trenēties ilgāk par nedēļu, tad tā jau būs nefunkcionāla pārslodze. Protams, nedēļa nav stingra robeža, pēc kuras funkcionāla pārslodze pārvērš nefunkcionālajā. Bet ja ilgāk tu turpinās trenēties pēc pārslodzes konstatēšanas, jo lielāka iespēja būs sasniegt nefunkcionālo pārslodzi. Nedēļa tikai aptuvena robeža, lai dotu mums kaut kādu ideju. Ok, bet ko šie abi termini vispār nozīmē? Funkcionāla pārslodze izskatās šādi. Tu konstatē pasliktinātu treniņu sniegumu, samazini treniņu slodzi un pēc neilga laika to veiktspēja uzkāp vēl augstāk nekā iepriekš. Ļoti labi. Savukārt nefunkcionāla pārslodze izskatās šādi. Tu konstatē pasliktinātu treniņu sniegumu, turpini trenēties, jo tu taču neesi mīkstais. Samazini treniņu slodzi pēc 1 vai 2 nedēļām, ja tev sāk sāpēt plecs, un pēc neilga laika to veiktspēja atgriežas turpat, kur tā bija iepriekš. Šeit gan pavadīja 1 līdz 2 nedēļas trenēties ļoti smagi, lai iegūtu praktiski neko, izņemot sāpošu plecu, kas liek to piebremzēt, paturot šo par ļoti neizdevīgu darījumu. Ja tu būtu trenējies ar visu sāpošo plecu, tu būtu sev iedzinis vēl dziļākā bedrē. Par šo mēs parunāsim vairāk turpmākajos video. Šis mums pasaka priekšā to, ka funkcionāla pārslodze ir tālākais, cik to vajadzētu savu ķermeni spiest. Ja kas tālāk vai nu nedos nekādu ieguvumu, kas jau ir slikti, vai pat tev tieši kaitēs, kas ir vēl sliktāk. Ok, bet uz cik ilgu laiku un cik ļoti man vajadzētu samazināt treniņu slodzi, lai iegūtu maksimālu efektu no funkcionālas pārslodzes? Parasti pietiek ar nedēļu, un lai samazinātu treniņu slodzi, tur pielietot šādu formulu. Sadali gan piegājienu, gan atkārtojumu skaitu uz pusi. Ja pēdējā nedēļā tu veici 12 piegājienus pa 16 atspiedieniem, tad atslodes nedēļā tu vari veikt 6 piegājienus pa 8 atspiedieniem. Es zinu, ļoti viegli, bet tur jau ir tas prikols. Tos mērķis ir samazināt nogurumu, saglabājot adaptācijas, nevis stimulēt jaunas adaptācijas. Ok, bet vai maksimālam progresam funkcionālas pārslodzes sasniegšana ir nepieciešama? Grūti teikt. Tu vari progresēt ļoti tālu, nekad netestējot savas robežas, tāpēc to darīt nav nepieciešams. Bet vai tu vari progresēt līdz saviem fizioloģiskiem limitiem? Stipri šaubos, jo tu nekad nezināsi, cik daudz tu atstājis sevī iekšā. Varbūt patiesībā varēja trenēties 1 nedēļu ilgāk, bet par cik tu jau tagad vēlies beigt mezociklu, jo šī 1 nedēļa vienkārši izkūp gaisā. Šis arī ļoti atvieglo treniņu plānošanu. Tev nevis ir jāplāno, cik garš būs katrs mezocikls, bet tu vari vienkārši trenēties tik ilgi, līdz tavs sniegums sāk pasliktināties. Šim gan vajadzētu notikt pēc ne mazāk kā 4, bet arī ne vairāk kā 8 nedēļām. Ja tu sasniedz funkcionālu pārslodzi jau pēc 3 nedēļām, tad tev treniņi ir pārāk smagi, bet ja tu sasniedz funkcionālu pārslodzi tikai pēc 9 nedēļām, tad treniņi ir pārāk
pārāk viegli. Īsumā sakot, funkcionāla pārslodze ir īslaicīgs veiktspējas kritums, kas pēc samazinātas treniņa slodzes rezultēs superkompensācijā, jeb straujā veiktspējas kāpumā. Lai no tās iegūtu maksimālu efektu, to smagi treniņi ir jāpārtrauc nedēļas laikā pēc veiktspējas krituma konstatēšanas vismaz 2 treniņos pēc kārtas. Šo sauc par atslodzes nedēļu. Nedēļa, kurā treniņa slodze ir pietiekami zema, lai samazinātu nogurumu, bet arī pietiekami augsta, lai saglabātu adaptācijas. Ceru, ka tev šis video patika un tiekamies nākamajā video par nefunkcionālo pārslodzi. Čau!